Sveicināti kārtējā jau podkāstu sērijā par tēmu sarunas par aktuālo Mārupē. Šodien esmu kopā ar Juriju un Norbertu, un tēma šodien ir sociālā joma, sociālā vienlīdzība, un par to arī šodien parunāsim. Kā parasti sāksim ar īsu iepazīstināšanu, tad Juri, no tavas puses, cik ilgi esi Mārupē, ar ko tu ikdienā nodarbojies, un pēc tam pie Norberta. Sveicināti! Esmu Mārupietis nepilns 20 gadus. Ikdienā es esmu žurnālists, pēc izglītības pārliecības ģeogrāfs. Un sociālā tēma man ir kļuva aktuāla kopš brīža, kad esmu kļuvu par vecāku burvīgam dēlam, kuram drīz būs 10 gadi, un līdz ar to visas šīs jomas, lietas mani ir diezgan būtiskas. Okay, Norbert. Tā, Norberts. Mārupietis, esmu 3. paudzē, kopš dzimšanas. Un mans dēls, kas ir bērns ar īpašām vajadzībām, jau ir 4. paudze Mārupē. Ja? Ikdienā, ar ko es nodarbojos, esmu ikdienas pensionārs pirmkārt, un otrkārt esmu praktiski 24/7, 365 asistents savam dēlam. Jā, un Jurija, no kurienes tu oriģināli? Esmu kurzemnieks no Aizpats. Okay. Man līdz ar to tagad ir divas sirdī mīļas vietas, Aizpata un Mārupe. Jā, kā lielākai daļai. Ja. Man Zosēni Mārupe, tev Aizpata Mārupe. Mums bišķi, nē, ja tā ņem, mani vecvecāki pārnāca uz Mārupi 49. gadā, kad bija izvešana. Ja, vecākus izved uz Sibīriju, bet vecstāvs ar vecmātu atbrauca uz Mārupi no Latgales un iedzīvojās Mārupē. Un kā es parasti saku visās sarunās, jā, mums jau ir 4. ozols. Tātad 4. dzimtas ozols jau ir iestrādīts Mārupē. Skaisti. Pārējām tad pie šodienas tēmas sociālā vienlīdzība, sociālā vide, un visticamāk arī pieskārsimies bērniem un skolā, un sociālā vide skolā, bērnu dārzos, un arī līdz 1. vecumam, tā arī paiesim. Uzreiz, Norbert, par cik tev ir bērns ar īpašām vajadzībām, tad kā jūs, kā ģimene jūtaties Mārupē? Cik jūs gūstat atbalstu? Varbūt ir kaut kādas lietas, ko jūs gribētu, bet ko šobrīd nepiedāvā Mārupē, un kas tas, pie kā mēs varētu visu kopā piestrādāt, lai būtu pietiekami iekļaujoša sabiedrība? Šobrīd mēs kā ģimene Mārupē jūtamies un nosaukšu viņu par laimīgo zemi, kas ir kļuvusi pēdējo, 3-4 gadu laikā. Ja? Jo tīri bērnu integrēšana sociālajā vidē Mārupē ir augusi lieliem soļiem uz priekšu. Paskatoties atpakaļ vēsturē, kādu ir viss sācies un kādu ceļu mēs izgājām, jā, diemžēl tā attieksme bija pavisam savādāk. Šobrīd tā attieksme pret bērniem ar īpašām vajadzībām ir daudz uzlabojusies. Pats minēji, kurā skolā viņš mācās? Vai vispār izglītojušā vai kaut kā speciāli, vai kā jums organizējas? Dēls Rudolfs mācās Mārupas pamatskolā ar integrējošo programmu. Šajā skolā mācās ļoti daudz bērnu, kopējā skaitā 120 ar dažādiem kodiem. Tas ir kodiņi 55, 56, 58, 59. Rūdam ir 58. kods, kas ir vidēji smaga garīgā atpalicība, ja? Un viņš mācās pēc mazliet atsevišķas programmas no citiem bērniem. Akadēmiskās stundas, matemātika, latviešu valoda, dabas zinības viņiem notiek atsevišķi. Kopā ar viņu vēl mācās klasītē mazajā vēl 2 bērniņi ar 58. kodu. Bet pārējais, vizuālā māksla, sports, darbmācība, viss notiek kopējā klasē. Un nekādas problēmas īpaši es neredzu, jā.
pasniedzēji tiešām šajā skolā ir savākti pēc iespējas un pēc labākās gribas, tiešām, tiešām profesionāli, kam ir pieredze darbā ar īpašajiem bērniem. Ja? Es uzskatu, ka šī skola ir viena no labākajām vispār Latvijā. Kaut ko Juri piebilst? Jā, es varu piebilst, jā, jo mans dēls arī iet šajā skolā. Un mans puika Matīs ir klasbiedra ar Rūdu, un līdz ar to es Rūdi pazīstu jau 4 gadus. Un man ļoti izbrīna tas, ko Norberts saka, ka tā diagnoze ir vidēji smaga atpalicība. Es neteiktu, ka tā būtu smaga atpalicība vai kā, jo tas, kāds Rūdis ir kļuvis tagad, jā, agrāk bija 1. klasītē, bija problēmas, Rūdis nerunāja, viņš baidījās, viņš nevarēja savaldīt savas emocijas, brīžiem iekliedzās, brīžiem tur, kā jau tie bērni, savā pasaulē dzīvo, bļausās, kaut kur aizskrēja vēl. Arī mūsu bērni tajā 1. mācību gadā, 1. klasītē, tur bija neizpratnē, ko viņi tur spēkšņi stundā kliedz vai brēc vai kas viņi tādi ir, bet, es ar savu puiku aprunājos, viņi tādi bērni ir, viņus ir jāpieņem, bet tagad ir, pirmkārt, es redzu to, kā Rūdis ir attīstījies, un man tiešām jāsaka, ir milzīgs paldies tas, ka Mārupas pašvaldība ir izlēmusi šādu skolu, kurā, ir iespējas bērniem ar dažādām problēmām arī mācīties kopā ar visiem, jo es redzu, ka Rūdis tagad pagājušajos Ziemassvētkos, viņš ir dzejo skaitīja, viņš Ziemassvētku ludziņā piedalījās, ja, kā visi normāli klases biedri, klases bērni, it kā nekas nebūtu bijis. Viņš tagad runā, mēs sadīgamies, čau Rūdi, kā iet sveiki, var parunāties, ja. Tā kā, manuprāt, es redzu, ka šāda attieksme, kā ir, ka pašvaldības ļauj, ka bērni var mācīties, šiem bērniem ļoti palīdz. Un vēl es varu teikt, ka tas ļoti arī palīdz pārējai sabiedrībai, jo es redzu, no maniem puikām, viņu draugiem, viņiem nav ne mazāko jautājumu par to, ka ir citādāk bērni, savādāk cilvēki, jā, mēdz būt. Viņiem tas pašsaprotami. Jā, tādi viņi ir ok, bet viņi ir mūsēji, savējie. Tā kā sociālā integrācija ļoti, ļoti labā nozīmē. Jo šeit integrējās gan īpašais bērns neirotipiskajos, gan neirotipiskai integrējās īpašajos. Neirotipiskajiem pat ir vieglāk ieintegrēties viņu sabiedrībā, ja, un viņu domāšanā, jo autisms jau nav slimība. Jā. Bet Mārupes pamatskola ir vienīgā skola novadā, kur tiek integrēti šie īpašie bērni, vai vēl kaut kādas? Ir maziņa skola Skultē, kura šobrīd tiks attīstīta arvien vairāk un vairāk, jā, jo nesen mani uzaicināja uz Mārupas būvvaldi pārunāt, lai es izstāstu savas domas, kas būtu nepieciešams dienas centram, jo šobrīd vissvarīgākais, kas ir nepieciešams bērniem ar īpašām vajadzībām, tas ir specifisks dienas centrs. Šeit es runāšu ne tikai par autisko spektru, es šeit varu pateikt arī par cerebrālām triekām bērnus, kas ir ratiņkrēslos, jā. Vai vienkārši bērns pēc avārijas, kas ir vienkārši invalīds, jā. Lai viņi attīstītos, tomēr ir vajadzīgs novadā viens liels centrs. Jo vecāki patērēja ļoti milzīgu laika periodu, jā, ļoti milzīgus finanses resursus un nespēja iekārtoties darba tirgu, jo pēc skolas viņiem jāpaspēja aizvest, teiksim, pie logopēda, pie fizioterapeita, uz mūzikas terapiju, uz mākslas terapiju, un viņas ir dažādās vietās, un tas ir ļoti laikietilpīgs process. Bet tu redzi, ka tas ar Rūdi braukājot, tas viss ir pieejams Mārupas novadā, vai tu brauc arī uz Rīgu? Pārsvarā viss notiek jau Rīga, bija arī citi novadi, bija Jelgava, jā, bet tomēr ņemsim laika ietilpību aizbraukt uz Jelgavu un pavadīt tur 2 stundas, tātad tu esi stundu ceļā, 2 stundas tu esi tur un stundu atpakaļ. Bet patiesībā te jau ir vēl ne cita problēma. Te ir ne tikai
pie speciālistiem braukšanu, nu, tā kā es Normēru arī pazīstu personiski, es zinu to, un es pazīstu arī Rūdi, to bērnus jau viņus nevar atstāt. Tas nav tā, ka šobrīd mans bērns viens pats mājās, jā, tāpēc, ka tu līdās būs 10 gadi pēc mēneša, jā, tur ir godīgi. Rūdi nevar atstāt, tas nozīmē to, ka vecāki ir pilnīgi sasieti. Tu aizmirsti kaut kādu elementāru lietu, aiziešanu uz kino vai uz teātri, jā, pašu personiskā dzīvi, sportošana, tu esi visu laiku kopā. Strādāšana. Kā var vecāki strādāt? Ja? Norbertam ir paveicies, un līdz ar to Rūdim ir paveicies, ja, ka Norberts ir izdienas pensijā. Viņam finanses līdz ar to ir, un viņam nav jādomā, kā uzturēt. Jā, visiem tā nav. Visiem tā nav. Es pat šausmām nespēju iedomāties, redzot šo situāciju ar Rūdu Norbertu, kas notiek ar pāriem. Jo, zinot to, ja mūsu klasē ir 4 tādi bērni, tad šādu bērnu nav maz. Un šie ir tie bērni, kas ir ar to labāko situāciju, kuri nav tās sliktākās diagnozes, kuri var integrēties, kuri var būt kopā sabiedrībā, bet ir jau vēl smagāk bērni. Tad ko šie nabaga vecāki dara? Kā tā ir situācija? Man liekas, tas ir gan valstī, gan pašvaldībā kaut kā uz to piever acis. Izliekās to problēmu neredzēt, pastumsim maliņā. Jā. Teiksim, mūsu ceļš sākās, ja es nekļūtos, gadu 7 vai 8 atpakaļ, kad mūs pirmo reizi uzrunājam Bērnu slimnīcas fonds, vai es nevaru sniegt to interviju, pirmo interviju par Rudolfu. Ja? Un bija Rebaltikā ļoti smuks raksts. Ja? Un ar to aizgāja arī šī te mazliet attīstība un domāšana visā valstī. Kad es godīgi pateicu to, ko domāju un ko izjūtu. Jo katrs mēs īpašo bērnu vecāki arī paliekam īpaši. Ja? Un katrs solis, ko mēs ejam uz priekšu, ja? Un ja mēs atduramies pret kādu birokrātisku aparātu vai vienkārši nevēlēšanos, teiksim, elementāri, mēģināsim iekārtot bērnu dejošanā. Mēs aizvedam uz dejošanu, uz tautas dejām, lai integrētu. Bet dejošanas skolotāja pa smuko mums saka, īpaši jūs padomājat, priekš kam tas ir vajadzīgs. Ok, es saprotu, jā, pietrūkst prakses, pietrūkst izglītības, ir bailes darbam ar īpašajiem bērniem, bet bērni ir mūsu sabiedrības locekļi. Kā neviens jau negrib īsti ņemties, jā, negrib jau sev liekt problēmas sev uz kaklu, un ir sevišķi šādās lietās, dejošanā un dažviet arī sportā, kur es novērtēju, kur novērojis, ka galvenais ir nevis tas, ka bērni tiek iesaistīti, lai kustētos, lai būtu fiziski aktīvi, bet viss liek uz profesionālo līmeni. Ja ir deja kolektīvs, tad mums ir jādejo tā, lai mēs būtu pirmajā vietā skatē, un tur visiem jābūt ir perfektiem, ideāliem, tuvu baleta līmenim, jā. Ja tu esi sportā, tad tev ir jābūt tuvu porziņģim jau līmenī jāspēlē, jāpriecājas par katru mazumiņu, kurš kustās. Un līdz ar to tie šādu pulciņu vai kolektīvu vadītāji, viņi redz, viņi paņems tādu Rūdi vai, sauksim kā Rūdzi, ja, tāpēc, ka nosauksim viņu Rūdi, jā. Jā, tad viņi saprot to, ka tur būs papildus ņemšanās, viņi nevarēs vērst uzmanību tiem, varbūt tas līmenis kritīsies, skati varbūt uz nevinēs, viņai priekšā jau ir visādi šausmas ārpāds, kas būs, kā mēs tagad brauksim uz koncertiem vai vēl, bet, tā ir visa nezināšana, neizpratne un arī tā neizglītotība, jo pavisam nesen sociālos tīklos es pamanīju, bija tāds cepiens, ka viena māmiņa, arī laikam īpaši bērnu māmiņa, bija sabēdājusies, kad viņa bērndārzā, viņai pienāk tēcis un sāk liekt virsū, kad viņas meitene saskrāpējas viņa bērnu, tagad viņš sūdzēšoties, rakstīšot vēstules, es jums tā uzrakstīšu tā, direktoram vēl, un viņi saka, es par to neko vispār nezināju, otrkārt, vismaz pasakiet, bet es to situāciju domāju, saku, jā, iespējams, kad saskrāpēja, jā, bet tā problēma ir tajā, ka vai tajā skolā, tajā bērndārzā pedagogi un nav
pārējos vecākus informējuši, vai nu pedagogi paši nav lietas kursā, vai nu tie vecāki ir, nu, kā jau mēs zinām, mēs katrs esam ar saviem putniem galvā, un ja man ir iPhones un tev ir Samsungs, ja tu esi zemāks klases cilvēks, piemēram. Tā ir, diemžēl, jā, un tas arī attiecās arī uz cilvēkiem, jā, un tā ir lielākā problēma, ir tā sabiedrības neinformētība, nesaprašana un nevēlēšanās saprast. Un tā, ka es brīžiem uz šādiem situācijām aizstāvot šādus bērnus, vēl šādiem vecākiem saka, bet ko tu darīsi, ja tev tāds bērns piedzims, jā? Man vairāk bērni nebūs, man viss veseli, bet tu nevari garantēt, ka nenotiks kaut kā traumā vai bērniem. Tas mēs neviens neesam pasargāti no šādas nelaimes, neviens, jā, bet visi tā augstprātīgi. To, ko es vienmēr saku, es paturpināšu Juri, mēs nezinām, varam mēs iesaisties invalīdu krēslā pēc minūtes, pēc gada, paldies Dievam, nekad. Mēs neesam no tā pasargāti. Bet runājot par to, ko tu ieminējies, skultes centrs, kas ir paredzēts, nu tā kā, mēs runājam par to, ka tas ir bērniem paredzēts, bet pēc tā, ko jūs tikko minējāt, un pēc tā, cik vecākiem ir, man jau liekas, ka viņš ir īstenībā vairāk varbūt pat domāts vecākiem, lai atvieglotu vecākus, lai ļautu viņiem izbaudīt kaut kādus privāto dzīvi un kaut ko tam līdzīgi. Tas ir tā kā viennozīmīgi tas nav viens no otra atrauc. Ja? Pirmkārt, bērns saņems logopēdu vai aba terapeita pakalpojumu, viņš tiks tur pieskatīts, ja? Un vecāks būs šajā brīdī brīvs savā darba tirgu. Mums parādās vēl viena darba vieta. Un ja vecāks šajā brīdī būs darbā, pirmkārt, viņš psiholoģiski arī atpūtīsies. Ja? Jo, saprotiet, es varu pateikt tā, ka brīžiem mēs darba devēji, pat valsts līmenī, nesaprotam, ka atnāk uz darbu īpašā bērna tēvs vai mamma ar pārgurušām acīm, ar nogurušu seju, ar trīcošām rokām. Ko mēs sakam? Laikam, tu vakar esi ballītē bijis. Bet īstenībā viņš ir bijis ar šo bērnu, ko es teicu, 24, 7, 365. Jautājums, vai visi vecāki ir gatavi par to runāt? Runā publiski jautājums, vai visi ir gatavi pateikt arī vadītājiem. Tev ir jārēķinās, iespējams dēļ bailēm. Bet tev nepaņems darba? Jā, es saku, bet tā jautājums, kā to mazināt tās bailes, vai tā kā, skaidrs, kā jūs abi vienā klasē, līdz ar to tas vecāku kopums, kas ir skolā, ne tikai klasē, bet visā skolā, visticamāk, ka viņi ir kaut kādā veidā daudz vairāk iegūši no tā visā, viņi ir paši iemācījušies, un ja pieņemsim kāds no tiem vecākiem ir uzņēma vadītājs, un atnāk kāds, kuram ir īpašais bērns, un tad viņš jau savādāk visticamāk uz to skatīsies. Protams. Tā ir empātija. Un empātija rodās to, ka tu situāciju iepazīst. Viss jau tas galvenais, tās problēmas ir neziņā, un tā neziņa jau rada bailes. Ne. Ja tu nezini, kā tas var būt, tu labāk pastumsi malā, tālāk no problēmas. Tu teici par tavu dejām, jā, tālāk. Tā ir neziņa. Vajag izglītot, bet manuprāt tā doma arī par šādu centru, kas Norbertam prātā ir un ko cerams izdosies ar novada pašvaldību īstenot, ir vajadzīga arī vēl viena būtiska iemesla dēļ. Es braucot ar biriņiem, es atcerējos to situāciju, kāda mums ilgus gadus ir bijusi Mārupē ceļš biriņos ar vienu īpašo bērnu, kas bija pieaudzis, vīrietis, kur pat iedzīvotāji valstiskā līmenī vāca parakstus, lai viņu izolētu no sabiedrības, jo juridiski viņš ir pieaudzis, viņš var darīt brīvi iet, bet viņš, atrodoties publiskās telpās, brīvi uz ielām, viņš radīja apdraudējumu citiem cilvēkiem. Bija situācijas, ka viņš ir sevišķi meitenēm
uzmācās, ja ne fiziski, tad verbāli. Es pats biju liecinieks, un es viņu biju spiests nolikt pie malas un tās meitenes pavadīt līdz mājām, jo viņām bija reāli baila, ka liela auguma tēvains piesienās, sievietēm sabiedriskā transportā un vēl, tā kā, tad līdz ar to šādi cilvēki, viņi nestaigās pa ielu, 12 stundas diennaktī aiz neko darīt, viņi varbūt būs šajā centrā, un tur varbūt viņi varēs arī darīt, palīdzēt citiem, viņas integrēties vēl. Juri, tas ir nākamais solis. Centriņš tas ir domāts tāds, pirmatnējs. Nosauksim viņu par lielu bērnu dārzu, Nākamais solis, ko šie bērni darīs, kad viņiem pienāks 18 gadi. Neirotipiskie augstskola, profteh izglītība, vai darba tirgus. Vecākam uz kakla. Jā, bet starptautiskā šādiem bērniem tiek veidotas komunas, kur viņiem tiek uzbūvēts mājas, ciematiņš, viņi dzīvo, viņi apgūst elementārās profesijas. Kā es parasti smējos, ja Rūdis apgūst slidu asinātāju profesiju, viņš labi būs nopelnījis, viņš būs blakus savam mīļākam sporta veidiem ledum, hokejam un slidošanai, un viņš būs komandā atkal. Un viņš būs sabiedrībai noderīgs cilvēks. Sabiedrībai noderīgs cilvēks. Un šī komunas, viņi dzīvo, viņi dara elementāros darbus. Teiksim, daļa aiziet nopļauj zālīt, daļa piestrādā kā sētnieki, atkarībā jau no šī intelekta līmeņa. Un viņi jau pirmkārt šeit es runāšu vairāk par autisko spektru, viņi kaut kā savādāk viens ar otru saprotās. Viņiem tās grupu nodarbības, kas notiek solis augšup, viņi ir pavisam savādāk tā sapratņa. Laikam kaut kādas tās maiņas pavisam savādāk strādā, ko mēs nejūtam. Un šāds centrs ir vienkārši, tas ir vēl nākamais solis. Jo 18 gadi būs tā vai tā. Un visiem pienāks. Jā. Labi, bet šobrīd par bērniem, jauniešiem, ja tāda komuna tiek izveidota, skaidrs, ka tas visu tā kā atvieglo. Jautājums, tāpat tur ir vajadzīgi visticamāk kaut kādi kopēji sanitāri ārsti un terapijas, un tas viss ir vajadzīgs jau tā kā visu dzīvi, vai tas... Šis paliek visu dzīvi, jo autiskais spektrs, viņš nekur nepazudīs. Šobrīd atkal pievēršos autiskam spektram. Viņš nekur nepazudīs, viņš būs. Šobrīd arī Mārupē šīs asistentu institūts, kas ir izstrādāts un ko apmaksā dome, ir daudz maz jau apgūs šo nepieciešamo profesiju, kā būt asistentam. Pirmajā gadā, gāja kā gāja, tur meitenīte jauna, tikko pirmo reizi ierauga bērnu ar autisko spektru, viņai pašai izstājas gan arī autiskais spektrs pašai. Bet tas ir loģiski, mums visiem tā būtu, Bet šobrīd skolā ir tiešām profesionāla asistentu komanda, ko finansē pagasts, arī lēnām attīstās. Viņiem tiek veidoti dažāda veida apmācība, kāpēc un kur. Un šobrīd, piemēram, es ar savu asistentu, kas mums ir Mārtiņš, viņu palaižu Rūdi droši, zinu, ka viss būs kārtībā. Bet klausies, Norbert, es zinu to, ka tu palīdzot savam bērnam, tu arī nesautīgi sniedz palīdzību arī Latvijā, citiem vecākiem Latvijā. Kā tev ir, kā citos novados ar šādu situāciju? Vai mūsu Mārupas novads ir unikāls pretīm nākšana? Pirmkārt, man laikam tā būtība ir, jo kādu brītiņu es biju aizsardzības ministrijā, strādājis ar jauniešiem, Jaunsardzes centrā. Es biju Čevera kungam vietnieks savā laikā Jaunsardzē, Un tas ielika kaut kādu tādu pozitīvo sēklu, kā mums jau nav viņi dažādi. Mēs brīžiem paši vecāki dalām neirotipiskais īpašais. Īpašos mēs arī dalām.
autiskais spektrs, cerebrālā trieka. Atkal mēs sadalām, bet mēs viņus nedrīkstam nekādā ziņā dalīt. Viņi visi mūsējie bērni ir. Viņi visi mārupieši, viņi visi latvieši. Viņi visi Latvijas bērni, Latvijas nākotne, lai kā viņus mēs nosaucām. Viņi ir visi mūsējie. Norbert, es zinu to, ka tu ne tikai no Rūdi darbojies, bet tu savu pieredzi nesautīgi liec arī citu bērnu līdzīgu situāciju palīdzībai. Tu ar ļoti daudziem vecākiem palīdz, dot padomus. Ne tikai Mārija. Jā, tiešām visā Latvijā. Un tāpēc man rodās jautājums, kā ir citur situācija Latvijā? Vai tu zini, vai mūsu Mārups novads ir tiešām pozitīvā ziņā ir īpašs, vai citur tomēr ir sliktāka situācija? Šeit es pateikšu šādi. Pirms 3 gadiem mēs izveidojām biedrību kopā savā novadā, kur bija vecāki ar īpašām vajadzībām. Biedrība sāka strādāt un sadarbojoties ar Mārupas sociālo dienestu, mēs panācām, kā līdzfinansējums, kas nāk līdz bērnam gada laikā, ir ļoti būtisks. Es nesaukšu šobrīd ciparus. Ja? Cipari ir tiešām būtiski, kas atvieglo vecākiem rehabilitāciju saviem bērniem. Šeit dažos citos pierīgas novados, arī ļoti bagātos novados, tie cipari ir pavisam maziņi. Bet tas ir atbalsts bērna rehabilitācijai, vai Jā. Tas ir atbalsts arī vecāka, restīvi, vai tas nosec to, ka vecāks nevar strādāt, viņam 24/7 ir jābūt kopā ar bērnu? Tas nosec rehabilitāciju, jo, teiksim, vienam logopēda apmeklējums ir aptuveni 40 eiro. Bet to ne valsts nekas... No valsts mēs saņemam, ja mums ir nokārtota invaliditāte. Ir 2 lietas pirmkārt. Ir invaliditāte un šis kods. Varbūt kods, bet tu nesaņemsi tādu invaliditātes pabalstu. Un, ja tu saņem invaliditātes pabalstu, tad neuzrādi kodu. Nē, kods arī paliek. Kods paliek, bet tu dabū naudu par vienu no viņām. Par abiem. Tev ir viņi daudz lielāki. Ja tev ir kodiņš, Mārupa ir izstrādājusi noteikumus tā, ja tev ir tikai kodiņš, tad tu saņem vienu summu, kas arī diezgan būtiski ir. Yeah. Bet ja tev vēl ir nāk klāta invaliditāte, tad saņem viņu pavisam citu. Viņi tiek novirzīti projām šiem speciālistiem, ar ko doma noslēdz līgumu, kas ir certificēts speciālists. Praktiski, faktiski mēs to naudu nejūtam, ja, bet tas tāpat ir vecākam atspējas. Pa lielam tad tās rehabilitācijas nodarbības apmaksā pašvaldība. Tieši tā. Un tas, ko prasīja Juris, valsts nekādīgi nepalīdz tam? Valsts izmaksā šo invaliditātes pabalstu, ja. Ar viņu var apmeklēt, teiksim, par izmaksāto invaliditātes pabalstu no 10 nodarbības mēnesī. Jā, un te vēl jārēķina to, ka vecākiem pašiem jāatrod darbs vispār ienākuma avots. Jā, jo tā ir, kā jau Juris sākumā teica, es pieļauju, ka tu esi viens no retējiem, kurš situācijā tādā, kādā tu esi. Bet šī situācija tika panākta ar neatlaidību, jā, un ar neatlaidīgu darbu. Nē, tieši tā. Un Mārups, tāpēc saka, ka Mārups novads ir soli priekšā. Un tad pārējās pašvaldības var braukt mācīties Mārupi. Neteikšu par visām, bet ir ļoti daudz, kas var braukt un mācīties. Ja? Bet tomēr valstī ir vairāk, ne tikai pašvaldībai, bet valstī jāskatās un jāpalīdz vairāk šiem bērniem. Teiksim, ļoti vienkārši salīdzinājums. Bērnu slimnīcas fonds, ja? Pēdējā akcijā Eņģeļi pār Latviju, ja es nekļūdos, saziedoja 970 000, ja? Ziedotāji saziedoja. Vai tad valstī ir grūti atrast 1 miljonu eiro, ko novirzīt šiem bērniem? Tas liekas, tā ir nebeidzama diskusija. Tā ir nebeidzama diskusija. Tas jautājums, vai vispār valstī nebūtu tas viss jānodrošina un ziedot mēs varam, kaut kam, skaistam, labam. Redziet, ar to pašu ziedošanu, kāpēc arī akcentēju, kā Juris saka, ka es palīdzu visiem.
Jo es saskāros ar situāciju dabūju priekš īpašajiem bērniem no Lego kompānijas, kas tas ir Lego. Piebraucu pie skolas, viņas laikam kaut kādas man 6 vai 7 lielās. Stāv ārā lielie puikas, saku, palīdzi tienest. O, Lego, kam tie būs? Es saku, pie īpašajiem bērniem. Mums. Un tad man kaut kā saslēdzās, mazliet savādāk. Ka tomēr viņiem arī šie bērni ne tikai īpaši. Kāpēc viņi ir īpaši? Arī neirotipiskai ir īpaši. Tātad, ja tu nes īpašajiem, tātad nesam visiem. Ja tu konfekts, teiksim, 1. aprīlī paņēma aiziet pie īpašajiem, tātad dalīja pa koridoru visiem. Tas ir tas, ko mēs visticamāk bērniem mācām. Ja tev ir konfektes, tad ēd pats un dalies visiem, kas tev ir apkārt. Tieši tā. Un šajā gadījumā man jāsaka, patiesībā manam puikam un viņa klasbiedrim ir paveicies, ja, ka Norberts un Norberta dēls ir mūsu klasē, jo pateicoties tam, ka Norberts šos īpašos bērnus ved uz dažādiem pasākumiem, rīko viņiem dažādas pasākumus, viņi paķer līdzi arī tos mūsējos čaļus, ja, un šādā veidā, tikt uz hokeja pasaules čempionātiem, basketbola spēlēm, uztaisīt kopā elegantu hokeja sagaidīšanu Mārupē, ja, kad no lidostas brauc visi bērni kopā, priecīgi. Viņi kopā jau visur nokļūst, viens otram palīdz, pieskatā, un tā iespēja arī būt citur. Tikai tāpēc, ka ir tāds Norberts, kurš ņemās kā traks pozitīvā ziņā. Viņš rūpējās ne tikai par īpašiem bērniem, bet viņš par visiem. Un līdz ar to mēs kļūstam, tā pasaule kļūst labāka. Jā. Mēs visi kļūstam kaut kādā veidā labāki. Un arī jums gribās uzrīkot kaut kādu pasākumu, kur piedalās gan jūs, protams, gan protams. Jā, protams. Bet ar ko viņi ir citādā? Viņi nav ko neatšķirās. Viņi ir visi mūsēji, kā es teicu. Un arī no klases man ļoti palika atmiņā, nocitējuši vienas meitenītes vārdus. Viņam vienreiz pienāk pie maniem, Norbert, vai drīkst aiziet palūkties pie Eglītes dieviņam, lai Rūdis beidzot sāk runāt. Tas bija tik mīļi, un līdz šim es to atceros, un es nevaru tam bērnam pateikt, tu neies šodien ar mums uz hokeju. Saistībā ar hokeju, kas mūsu sportoveids un Rudolfs spēlē hokeju, jā, šeit arī ir cits stāsts. Arī mēs izgājām šo ceļu, aizejot uz vienu klubu nesaukšu. Yeah. Mums bija pateikts, ko jūs iedomājaties, ko vecāki domās, ko treneri. Tas tā drausmīgi. Šeit atkal paldies Mārupei, tajā laikā Mārupas hokeja savienībai, Yeah. kas uzdrošinājās, paņēma. Nenobijās. Nenobijās. Paņēma. Labi, mēs esam pārgājuši uz Slaviņu hokeju skolu. Atkal nenobijās, noriskēja, paņēma, lūdzu, 3 zvaigžņu balvu sportā. Yeah. Un ģimenēs uzskata, ka tā ir visa ģimene, gan klase, gan hokejs. Okay. Tā ir visa ģimene, kas ir kopā bijusi ar Rūdu. Tas nav tikai mans nopelns, tas ir visu to labo cilvēku nopelns, jo man laikam ir paveicies dzīvē, ka man tie labie cilvēki ir tik daudz apkārt, ka Yeah. tāpēc tā balva ir visiem tas. Labi. Un es piebildēšu. Yeah. Un tā kā Rūdis ar to lielo zelta ķieģeli aizgāja skolu klasi, kāpēc tam tie bērni atnāca, tad manējās mājās uz skolas, viņi bija arī lepni. Viņš saka, mūsu Rūdis izcīnīja. Tas ir, kopā, jā, tas ir, viņi, tur ir baigi forši. Es skatos brīžiem, tur priecājos, jā, ka tur visi tie bērni, katrs iet savos sporta veidos, viņi katrs savās vietās ir čempioni. Viens ir orientēšanās, viens basketbolā, viens teikvando, viens vieglatletikā, viens autosportā, jā, Rūdis tajā, un viņi, tie lielie sportisti, normāli, jā. Viņi redz arī, ka Rūdis ir, viņi ir lepni, jā, un viņi priecīgi par to. Jā. Un šobrīd notiek sarunas man jau ar Mārupas domi par līgumu noslēgšanu ar Special Olympic programmu Latvijā, lai šie bērni ar intelektuālo aizturu tiktu jau uz pasauli. Jā. Nevis viņi tiktu aizvesti
teiksim, paskatīties, bet paši piedalīties, jo atšķirība nekāda. Un no Latvijas startējošie bērni ir ieguvuši 6 zelta, 2 bronzas, 3 sudraba. Vai tas nav rezultāts? Tas ir rezultāts. Bet tas tā kā bērnu? Vai tās ir arī pieaugušie? Šie nav bērni, šie ir no 15 gadiem un uz augšu. Okay. Tas praktiski pieaugušie jau. Jā. Un Rudolfs šobrīd ir iekļauts jau neatkarīgi uz nākošo 4 gadi. Gatavošanās ātras lidošana, shorttreks un daļslidošana. Wow, super. Es domāju, ka tas visiem jaunums ir. Jā. Tad ir tāda speciālā programma. Jā. Ideāli. Nu. Bet atkal jautājums, tas ir tas Special Olympica, tā kustība, tur seks tagad Rūdim kaut kādus tur treniņus vai kaut ko, vai kā tas notiek? Tas ir kaut kāds atbalsts, vai tu vienkārši tiec sacensībā? Mēs tiksim uz sacensībām praktiski. Bet tas jau arī daudz ir. Nu, protams. Nu. Mēs tiksim uz sacensībām. Jo tas, man liekas, ir tas, kas ikdienā tu to neredzi. Par to nerakstā Par to nerakstā avīzes, par to nerunā rādio. Jā, un tas, man liekas, ir tas, kas... Un nesaņem valsts atbalstu par medaļu. Jā, bet, labi, tajā brīdī, kad, ir Special Olympic, bet te pašā laikā ar kodu, vienalga, kāds tas kods ir, tu vari piedalīties arī paralimpiskajās spēlēs? Ne. Ar šiem kodiem ir tieši Special Olympic programma. Okay. Pārējā olimpiāda, tas ir ar fiziskiem traucējumiem. Labi. Un tad varbūt noslēdzot, nezinu, gan jau kā katram no jums, pieņemsim, tiek ievēlēti kā deputāti nākamajā sasaukumā, ko šajā jomā vajadzētu, nezinu, papildināt, darīt no jaunā, vai kaut kādas jaunas idejas, kā jums liekas? Norberģi, jau sākam ar tevi un tad Juris. Viennozīmīgi attīstīt šo Mārupas pamatskolas integrējošo programmu, kā es minēju. Viennozīmīgi ir nepieciešams šīs dienas centrs un nosacīt jau ievirzīts projekts pār rindu māju nosauksim, vai ciematiņu, vai komunu, sākotnēji. Un, lai atvieglotu vecākiem, vismaz mazliet atvieglotu vecākiem, ir nepieciešams, teiksim, transports, tā kā bērnus ved uz skolu, tā arī šos bērnus, kam ir invaliditāte. Nevis kods, bet invaliditāte. Transporta līdzeklis, kas paņem bērnus no mājām un nogādā atpakaļ mājās pēc skolas. Jā. Tas jau atvieglot arī vecākiem zināmā mērā laika sprīdi un iespēju strādāt. Bet tur ir speciālais transports? Ir pielāgotais transports, kā es teicu, bērniem ar smagām cerebrālām triekām. Tad ir speciālais, jā. Un, teiksim, autiskais spektrs mierīgi var braukt autobusiņā. Bet te jau veidojot tādu tā kā komunu, pieņemsim, tu kā vēstnesis, kā ir Bolts, restīvi. Tu saproti, tu vari, pieņemsim, varbūt var izveidot kaut kādu aplikāciju, nezinu, vai vienalga kaut ko, pieņemsim, mēs ar Juri braucam, mums atnāk ziņa, kad ir opcija paņemt Mārupē cilvēku un no Mārupas pamatskolas aizvest līdz konkrētai adresē. Es braucu garām, kā privātpersona, skaidrs, ka tur ir jāsaprot, cik uzticams tas konkrētais šoferis ir, bet varbūt kaut kādā veidā to var integrēt iekšā un tā Mārupes novadā kopienā tie šoferi, kas braukā Mārupē, un dzīvo Mārupē, tā kā kaimiņu būšana, nezinu, tā kā komunas būšana, un tu vari kaut kādā veidā palīdzēt. Nevis tā, ka tur viss ir uz pašvaldību, bet ielikt kaut kādas sabiedriskas. Arī šāds variants, par šādu es nebiju domājis, nebiju aizdomājies, bet arī šāds variants būtu kā risinājums. Ja, protams, kāpēc gan mēs pārējie vecāki kooperējamies vedot savus bērnus treniņiem, katru vienu dienu, otru dienu, ja, šādi jau arī var. Un tāpēc, ja ir tas mērķis, mans mērķis, ja,
es tiktu ievēlēts, es gribu veicināt to sapratni iedzīvotāju vidū, lai mēs saprast, ka mēs esam viens novads, viena pilsēta, jā, ka mums ir viens intereses dzīvot labāk, jā, un rūpēties par savu novadu, pašiem kopā viņu veidot labāk, un līdz ar to, lai būtu arī tā sapratne. Un galvenais, lai pašvaldība un pašvaldības deputātiem veicinātu to sapratni, kad mūsu vidū ir cilvēki arī, kam ir nepieciešams cits veida atbalsts, jā. Bet nerunājot par sociālo jomu, te jau arī nav tikai par īpašiem bērniem invalīdiem, te jau ir arī par visiem citiem, jo, piemēram, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es izvēlējos dzīvot Mārupē, bija tas, kad es zināju, ka blakus manai mājai cels bērndārzu. Jo es zināju, kad man agri vai vēl būs bērns, jā, un tad, kad bija blakus par bērnās, un kad bija bērndārs, es arī parūpējos par bērnu, jo zinot to kad kā Rīgā vai kur tikt, cik bija rīņas toreiz uz bērndārziem, tas vispār neveicināja dzimstību, jā. Tagad, redz, Mārupē bija lielāka problēma, tagad bērni dzimst vairāk nekā pašvaldība spēja, jā, bet tādā ziņā, kā Norberts teica, ka viņš Mārupē jūtās kā laimes zemē, patiesībā, ja tā paskatās uz citām vietām, jā, tāpēc nevelti nav novads, cik strauji jau, kāpēc visi raujās uz to Mārupu dzīvot, jā? Teiksim, šodien maziņš īsais piemērs, jā? Rudis brauc no vecvecāku mājas līdz skolai ar velosipēdu. Jā. Viņš pietuvojās pie pārējas, viena no tīrēnas iedzīvotājiem pamana Rūdi, gandrīz vai štopē mašīnas, pazīstot jau Rūdi, ka lūdzu, lai Rūdis pārbrauc. Reku jau tā kopiena rodās. Jā, un to pārvēršot vēl nedaudz plašāk. Mums ir pensionāri, mums ir vientuļie cilvēki. Tieši tā. Tas šitais, pieņemsim, ja tā varētu izveidot kaut kādu aplikāciju, es braucu gar veikalu, es zinu, ka vajag konkrētai adresi atvest kaut ko, es varu paņemt un aizvest. Vai vajag aizvest kādu pie ārsta, kurš netiek ar autobusu vai kaut ko, kuram nav tā publiskā transporta, tad paņemam līdzi. Šobrīd mēs pievērsāmies tikai vienai mazai sadaļai - bērni. Bet, kā es jau teicu, bērniem pienāks 18 un tā tālāk. Jā. Bet tā, jā. Šitais te kaut kā iesaidās, vai ne? Jo, tā vienkārši. Kā orientēšanās sacensībās Rīgas seriālam, piemēram, ir tāda opcija, jā, braucam kopā. Tu zini, kurā dienā sacensības, tu ieraksti. Es tikos no tikiem, braukšu no turienes, caur turien var kādu paķert, jā, un šādi. Un šādā veidā es iepazinos ar ļoti daudziem foršiem cilvēkiem, kas tagad mēs esam kļuvuši par labiem draugiem, jā, vienkārši pirmo reizi pilnīgi sveši cilvēki paņem mašīnā, mums ir kopējs intereses, jā, orientēšanās sports, jā. Mašīnā, kaut kas jā, mēs esam labākie draugi, jā, un tas ir ideāli. Patiesībā, šādi. Redz, vienīgais tas Mārupē tā problēma ir tāda, ka ļoti strauji pieaudz iedzīvotāju skaits un arī nomainījies. Pieņemsim, manā mājā ir 3 gados ir nomainījies 2/3 sastāvu, jā, nespēj tos kaimiņus iepazīt, jā, ka viņi ir nomainījušies. Bet šo jau tev nav visi uzreiz jāpazīt. Protams, jā. Un otrs, tas bija smieklīgi, ka tu teici par to, ka es zināju, ka būvēs bērndārs, tāpēc es atnācu šēni. Tad man jautājums, agrāk vai vēlāk mums pienāks tas vecums, un mēs zināsim, ka būvē pansionāti, un mēs pārvācamies kaut kur tur tuvāk. Jā. Bet tas atkal ir nākamais sociālais solis. Bet pagaid, ko tu smejies? Tu pasies, cik Mārupē ir daudz novadā ar iedzīvotāju, jā? Ir 40,000. Protams, bet tas taču ir nepieciešams šāds arī. Tas ir visi plānā. Mums ir šobrīd par to jādomā, jo šobrīd, man vispār bija tāda, dzīvojot Mārupē 20 gadus, man bija tāda sajūta, ka līdzinējie deputāti, kas bija pirms iepriekšējā sasaukuma, dzīvo vienai dienai, šodienai. Viņi nedomā par to, kas būs pēc 3 gadiem, pēc 4, pēc 5, pēc 10, pēc 20, jo, ja tu pieņem plānu, attīstīs plānu uzbūvēt 30 daudz stāvu mājas, tad tev jārēķinās to, ka tur ir jābūt bērndārzam un skolai būs jābūt jaunai. Bet tikai pēc tam, ka iet 5 gadu un sadzimst 300 bērni, un tev izrādās to, ka tev bērndārza rindi,
Un pēc 5 gadiem tu izrādās pirmajā klasītē, tev jāliek 40 bērnus. Jā? Nu, tā ir atžgāra domāšana. Bet tas, man liekas, nav tikai novadā, tas arī valsts. Tas ir valstiski. Jo mums ir 4 gadu cikls gan saimā, gan pašvaldībā, jebkur. Ar to arī rēķinās. Gan jau, kad lielākā daļa programmās arī ir, ko mēs plānojam izdarīt 4 gados. Bet tāda stratēģija, ir, protams, attīstības plāni. Tur ir pašvaldība pieņem, kas ir tur 5 gadus, 10 gadus. Es domāju, ka nākamajos podkāstos, kad parunāsiet ar uzņēmējiem, jūs sapratīsiet to, ka Latvijas lielākā problēma ir tāda, ka nav attīstības uzņēmēja darbības attīstības stratēģija vispār nekādu. Kā var uzņēmējs plānot kaut kādu savu biznesa attīstību, ja tev katru gadu mainās nosacījumi vai nodokļi vai kaut kādi uzņēmēja darbības formas? Mikro uzņēmums, mazais uzņēmums, tāda nodokļa šitā. Tas jau atkal ir valsts līmenī jautājums, ko mēs pašvaldības līmenī varam tajā palīdzēt. Gan sociālajā jomā, gan uzņēmēja darbības jomā, gan visās pārējās. Tieši tā. Jā, man liekas, ļoti, ļoti forši izrunājām, noslēdzām uz pozitīvas notas un paldies jums. Un es tiešām ceru, ka gan tev ar Rūdi, gan Juri tev ar dēlu un visiem pārējiem, kas ir Mārupas iedzīvotāji, ka mēs spēsim saliedēties, mēs spēsim izveidot tādu sabiedrību, kas ir iecietīga un neko, ejam uz priekšu un skatāmies. Paldies šodien par šo sēriju un tiekamies nākamajās sērijās par podcastu. Skatāmies YouTube kanālā Zem mūsu Mārupe un Spotify kanālos. Un paldies jums! Paldies! Paldies!